Trešais ir grafika uzdevums. Dots grafiks funkcijai f no x ir 1 dalīts ar 3x plus 1, kur definīcijas apgabals ir no mīnus bezgalības līdz nullei un no nulles līdz plus bezgalībai. Tas ir, tā sakot, atļautās x vērtības. Ja mēs tā iedomājamies, šeit ir neredzama tā saucamā asimptota. Un funkcijas grafiks šeit tai asimptotai lejā pie mīnus bezgalības tiecas, bet nekad nekrusto. Un šeit pie y ir plus bezgalība tiecas un nekad nekrusto. Tāpēc šīs tu nulīti ir izslēgta ārā no definīcijas apgabala. Tagad mums ir prasīts salīdzināt funkcijas vērtību pie mīnus 2 un funkcijas vērtību pie mīnus 1. Pie mīnus 2 būs kaut kāda funkcijas vērtība, lūk šis te punkts. Pie mīnus 1, es grafikā zīmēju, būs šis te punkts. Pie mīnus 1 funkcijas vērtība būs mazāka, un to varētu uzmanīt arī pēc tā, ka funkcijas grafiks ir dilstošs. Jo lielāka x vērtība, jo funkcijas vērtība ir mazāka. Un arī šis zars ir dilstošs. No kreisās augšas grafiks iet uz labo apakšu. Tagad nosaka funkcijas vērtību kopu. Funkcijas vērtību kopu mums jau ir parādīts, kādā izskatā visvēlamākais tai vajadzētu būt. Tātad e no f ir vienāds. Un norādīsim intervālus. Protams, kad sāksies kaut kāda bezgalība. Vērtība kopa, tās ir vērtības pa y asi. Sāksies no mīnus bezgalības, ies līdz horizontālai šeit tai pārtraukuma vietai, jeb kas smalki saucās asimptota, līdz vieniniekam, un apvienot ar intervālu no 1 līdz plus bezgalībai. Tātad visas šīs te vērtības līdz pat vieniniekam ir atļautas. Šeit varēs nolasīt tādas pašas vērtības uz y asi jebkurā vietā. Un no vieninieka, neskaitot viņu uz augšu, visur var nolasīt y vērtības. Tagad uzdevumam ir vēl viena daļa. Punkts M pieder funkcijas grafikam. Punkts M x koordināta, 2 y koordināta. M 2 pieder funkcijas grafikam. Funkcija mums bija uzdota 1 dalīs ar 3x plus 1. Aprēķināt M skaitlisko vērtību. Nu, kā tu to var izdarīt? Ja, tad visa funkcija kreisā puse ir vienāda ar 2. Un labajā pusē mēs x vietā vienkārši ievietosim skaitli M. Mēs nezinām, cik viņš ir liels, bet mēs to noskaidrosim. Abām vienādojuma pusēm atņemsim vieninieku. 2 mīnus 1. 1 dalīts ar 3m. Pieradumu pēc pārrakstīsim uz otru pusi, jo vienmēr tas, kas satur nezinām vērtāka, ir labajā pusē, kreisajā pusē, un uz labo pusē aiznesīsim 2 mīnus 1 ir 1. Tagad varētu, lai tiktu pie M, abas vienādojuma puses reizināt ar 3m. Turpināšu rakstīt stabiņā. 3m pret 3m ir 3m. Šis te kreisajā pusē noīsinās. Paliks 1 vienāds ar 3m. Nu, vairs, kad pārrakstīsim atkal skaisti 3m ir vienāds ar 1. Nezināmais kreisajā pusē. Abas vienādojuma puses dalīsim ar 3. Un 3m dalīts ar 3 ir m. Un 1 dalīts ar 3. Un kas mums bija prasīts? Aprēķināt M skaitlisko vērtību. Tad lūk, atbilde M ir 1/3. Paldies par uzmanību!